Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Šādus vārdus tas kungs pavēlēja Āronam, lai viņi tos runā pār Izraēla bērniem. Un tad viņš saka, šos vārdus šādā veidā uzlieciet uz viņiem, runājiet pār viņiem, un tad es viņus svētīšu. Tas mums liek atkal pārdomāt un novērtēt to, cik svarīgi ir, lai mēs pazīstam Dievu vārdu, lai mēs zinām to, ko Dievs ir teicis, un lai mēs to tādā pat veidā arī nododam saviem bērniem, un lai mēs runājam šos Dieva vārdus pār viņu dzīvēm. Jo tas kungs ir apsolījis, ka tad, kad mēs to darīsim, tad viņš arī mūsu namus un mūsu bērnus svētīs. Nu tad nekautrēsimies, nebaidīsimies, bet godāsim to kungu ar savas lūpas, augļiem un ar savām dzīvēm un runāsim šos dzīvības vārdus, ko Dieva vārdā mēs redzam pār saviem bērniem, lai tas kungs to svētī, uzceļ, sargā un vada, tāpat arī katru no mums. Esiet svētīti arī jūs!